Izkustamies. Un tagad pleciņi laiks pleciņiem. Tātad ieelpa, izelpa uz priekšu lieli apļi. Izviļņojam visu ķermeni. Un saskaņojam ar elpu. Ieelpa, izelpa un ar mūsu gaišo domu. Es varu kustēties, es varu elpot, jā, izbaudam katru kustību, katru elpas vilcienu. Vērojam, kur ir mūsu domas. Jā, ja domas kaut kur aizklīst bez dusmām, vēdam viņas atpakaļ uz šo brīdi un izbaudam šo te kopā būšanu ar savu ķermeni. Vērojam, mēs tātad kā kapteiņi, mūsu apziņa, vērojam, kā mūsu komanda priecājas. Viņa priecājas, jo kapteinis ir kopā ar savu komandu. Tāda sajūta, ka katra ķermeņa šūna tur pilnīgi dejo no prieka, jo viņa var kustēties, viņa var elpot. Ieelpa, izelpa. Mīksti pleciņi, mīksta mugurā. It kā kaulu nemaz nebūtu. Visi muskulīši atbrīvoti. Mīksti, maigi. Tādā vilnī esam iekšā, var pat iedomāties, man patīk, ka es iedomājos, ka es esmu jūriņā, viļņojos kopā ar vilnīšiem, kopīgā ritmā, maigā, mierīgā, siltā jūriņā. Un tagad pleci iet uz aizmuguri, ieelpa, izelpa. Mīksti pleci, mīksta muguriņā. Labi. Viens plecs iet uz priekšu, otrs iet uz aizmuguri. Viens uz priekšu, otrs uz aizmuguri. Un reizē, ja varam reizē. Mīksti, maigi. Un pleci otrā virzienā, viens uz priekšu, viens uz aizmuguri, viens uz priekšu, viens uz aizmuguri un reizē. Un kādā brīdī varbūt būs tāda sajūta, ka liekas, ka absolūti nekāda piepūle nav jāpieliek, lai mēs varētu šādi izkustēties. Un izkustēties tā, kā mēs tagad kustamies, jā. Jo komanda jau zina atcerās šo te vingrinājumu. Viņas zina, kā vajag atbrīvoties, kā vajag kustēties. Mēs vienkārši visi kopā, gan apziņa, gan ķermenis dodamies kā tādā kopīgā dejā. Mīkstā, vieglā brīvā. Labi. Un abi pleci iet uz augšu, ieelpa, izelpa. Un izelpā iegribstam šajā dziedinošajā eliksīru laukā, ko mēs paši esam tagad izveidojuši jau sev apkārt. Tādos kā sava eņģeļa apskāvienos.
Es varu kustēties, es varu. Tagad nemainot savu stāvokli, varam pastaigāt. Vai nu cigunistu gaitā. Varbūt jūs varat pastaigāt tā, kā jums gribas pastaigāt. Varat iedomāties, ka jūs staigājat pa savu mīļo mežu kaut ko. Bet tikpat viegli, brīvi. Varbūt pat sajūt, ka jūs tā kā peldat vai pat lidojat savā mežā, un ķermenis viegls, brīvs. Un ja jūs atcerēsieties šo te apziņas stāvokli, tad, ejot pa mežu, jūs jutīsiet, ka varbūt jums ir ļoti, ļoti viegli staigāt, ļoti, ļoti patīkami sajust kokus apkārt, zālītes, šūnas, un kādus čukstus, meža čukstus. Varbūt meža garuma čukstus. Varbūt.